Labdien, Armunds Ozoliņš, un tā šodien es gribētu parunāt par ēnu. Mums Eirovīzijā bija dziesma, atvars dziesma ēnā, un Dievs deva vārdu par to. Un te jūs sajutīsiet to atšķirību, kā ir no sekulārā viedokļa un no garīgā viedokļa. Tātad, ja jūs lasat tos vārdus, tas ne pie kā nenoved. Tur ir uzstādīta tā problēma, kad, redziet, viss ir slikti, un mēs esam ēnā, un tad Atvar teica, ka mums tā dziesma ir par to, ka jākāpj katram ārā no savas ēnas. Jūs zinat, tur, ka jūs redzējāt to šovu, tur bija tāda meitenīte, ja, ka tā ēna mainījās, ka tā vairs nebija viņas ēna, bet tā jau bija meitenīte viņas ēnā, kur dziedāja mikrofonu tāpat kā viņa. Ja. Un, kad viņa ir bijusi ēnā ar to domu, bet kādreiz viņa izkāps no tās ēnas un kļūs mākslinieci. Ja. Tas iespējams ir tas, kas noticis ir ar Atvaru. Jā, ar Lienu Atvaru. Un prieks par to, jā, ka viņa ir izkāpusi no savas ēnas. Bet interesanti ir tas, ka Dieva vārds arī runā par ēnu. Kad, ja mēs izkāpjam no savas ēnas, kur mēs iekāpjam? Kāda cita ēnā? Jā, ziniet, daudz dzīvo citu cilvēku ēnās. Jā. Bet kurš ir tas, kurš dzīvo Dieva ēnā? Dievam arī ir ēna. Jā. Dieva vārds tā saka, 61. psalms, 5. pants, es gribētu mājot tavā teltī mūžīgi, patvērties tev spārnu pēnā. Jā. 60. Jā. Jaunais tulkojums, es mitīšu mūžam tavā teltī, es patveršos tavu spārnu pavēnī. Tālāk 57. psalms no 2. līdz 3. pantam. Tavu spārnu ēnā es paglābjos, kamēr nelaime būs garām. Jā. 63. psalms 8. pants. Tu esi bijis mans palīgs, un tavu spārnu ēnā es liksmojos. Jā. Marijai eņģelis sacīja tā, Lūkas evaņģēlijas 1. nodaļa 35. pants. Svētais gars nāks pār tevi, un visu varanā spēks tevi apēnos. Jā. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Redz, Dieva dēls dzims tikai tad, kad svētā gara spēks tevi apēno. Un tu piedzimsti no augšienes Dievam tikai tad, kad svētā gara spēks tevi apēno. Interesanti apustulis par apustuli Pēteri ir rakstīts, apustuļu darbu grāmatu 5. nodaļa 5. pants. Neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot kaut viņa ēna kādu no tiem apēnot. Redziet, dažreiz ir tā, ka Dievs mūs noliek savā ēnā. Un mēs nezinām, cik ilgi tas tā vienkārši ir, ka mēs paliekam ēnā un Atvara dzieda tā, un tā lēnām kļūsti mēmāks, lēnām paliec ēnā, tu domā vēlāk, vēl nedaudz vēlāk, un tā lēnām paliec ēnā. Jā, tas tā uz leju visiet, jā. Nav nekāda risinājuma tam, jā. Bet redzi, kad tu nonāc Dieva ēnā, tu arī kļūsti mēmāks. Tu vairs nerunā. Jā.
redzi, kāpēc Zaharija kļuva mēms uz 9 mēnešiem? Tāpēc, ka visu varanā spēks viņu apēnoja arī. Daudz saka, Dievs viņu sodīja. Tāpēc, ka ir rakstīts, viņš neticēja. Bet viņš runāja ar eņģeli. Eņģelis atnāca ar Dievu spēku, redz. Zaharija tika apēnots un palika mēms. Un es no savas pieredzes varu teikt tieši to pašu. Jo vairāk Dieva ēna tevi apēdo, jo mēmāks tu paliec lūkšanā, tu nerunā. Es jau kļūst bezvārdu lūkšanas. Mēmā dziesmē, ja? Vai mēmās lūkšanas. Tu kļūsti mēmāks. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tevi ir apvainojis. Tur tā lielā privilēģija būt Dievu apvainota. Visu varanā ēnā. Kad interesanti, kad Dievs lika Mozu un darināt šķirstu, derības šķirstu, ko viņš lika taisīt 2 ķerubus ar spārniem, izplastiem spārniem pār derības šķirstu. Redz, no turienes nāk šie spārni ēnā, redz, ko es lasīju no tiem psalmiem. Jā. Kad Dieva spārnu ēnā tu esi pasargāts. Tas ir patvērums. Jā. Tur ir mans prieks, es līksmojos. Es paglābjos tavu spārnu ēnā. Jā. Ja nav Dieva spārnu ēnas, nav kur paglābties. Nav. Svelme, depresijas svelme, bezcerības svelme, grēka svelme. Un redzi, mums īstenībā Dieva ēnā ir mēs nedrīkstam izkāpt, mums jāizkāp ārā no savas grēka ēnas, ja? Bet mēs nedrīkstam izkāpt no Dieva ēnas, redz. Visas problēmas kristiešiem sākas ar to, ka viņi izkāpja ārā no Dieva ēnas, no kuras viņi nekad nedrīkst izkāpt. Nekādos apstākļos, ne slimībā, ne bezcerībā, ne vajāšanās, ne briesmās, nekādos apstākļos. Jā. Viņi nedrīkst izkāpt, jo ja viņi izkāpj, kur viņi iekāp? Viņi iekāp pasaules ēnā, kas viņus izpost, iznīcina, nospiež. Un tādēļ kalpotājiem sabrūk visa viņa kalpošana, ka viņi ir izkāpuši ārā no Dieva ēnas. Viņi gribējuši paši savā spēkā. Un tur viss, tur ir izgāšanās, fails. Un redzim, dažreiz, ne dažreiz, bet vienmēr, tā varētu teikt, vienmēr mums jāpaliek Dieva ēnā. Un redzim, Pētera ēna apēnoja cilvēkus, ka viņi kļuva veseli tikai tāpēc, ka Pēters bija Dieva ēnā staigāja, redz. Tikai tāpēc. Ja Pēters izkāpt ārā no Dieva ēnas, viņa ēna nedarītu neko, pilnīgi neko. Bet tāpēc, ka Pēters bija Dieva ēnā. Tikai tāpēc. Slimie tika dziedināti, paralītiķi sāk staigāt. Tikai tāpēc. Jā. Dažreiz Dievs mums noliek savā ēnā, kā Jeremija. Vienkārši būt. Vienkārši būt tur, ēnā. Dieva ēnā. Vienkārši būt. Un viss. Un saņemt vārdu no tās ēnas, no kuras Dievs runā, redzi. Kad Mozus gāja runāt ar Dievu, viņš gāja uz sajiešanas telti, viņš runāja ar Dievu virs derības šķirsta.
Dieva ēnā, kur bija tie ķerubi spārni, redz. Tur bija tā Dieva klātbūtne. Tur viņš saņēma vārdu. Kā tu vari saņemt vārdu, ja tu neesi Dieva ēnā? Tu nevari. Un redzi, mans uzdevums ir vienkārši būt Dieva ēnā. Un tur es saņemu visu. Tā ir visdrošākā vieta, kur būt. Tā ir glābšanas vieta, Es varētu iet, ja es būtu vesels, es varētu iet un skriet un kalpot un darīt kaut ko Dievam, bet kur ir Dieva ēna? Vai viņi nāktu man līdz? Redz, tur ir tas jautājums, vai Dieva ēna nāk līdz tavā darīšanā? Un ja viņa nenāk līdz tavā darīšanā, tad tava darīšana ir no tavas pašēnas, un kas ir cilvēka ēna, tā nav Dieva ēna. Tas ir briesmīgi. Iziet ārā no Dieva ēnas ir briesmīgi. Un tādēļ es gribētu jūs aicināt, redziet, tāpēc arī cilvēki, kas atnāk, piemēram, uz lūgšanu, ka mēs lūdzam. Jā. Ko es gribētu aicināt? Es gribētu aicināt katru atgriezties Dieva ēnā, nevis izkāpjot ārā no savas ēnas, iekāpt Dieva ēnā, redz. Jā, atvar saka, katram jākāp no savas ēnas, tad kur mums jākāp iekšā? Mums jākāp iekšā Dieva ēnā. Tieši tā. Un redzi, tad, kad cilvēki, tā kā mēs lūdzam, kad cilvēki te atbrauc, vienalga, viņi ir skeptiski bieži vien, neko nejēdz, nesaprot no Dieva vispār. Bet tad, kad mēs lūdzam, nonāk Dieva ēna. Un visi to nomana. Ka mēs tiekam Dieva apēnoti, redz. Dieva klātbūtnes ēna nonāk. Mēs visi tajā varam būt un atrasties un atspirkt. Jo tā ir mūsu patvērums, viņa klātbūtnes ēna. Jā. Labi, paldies, ka jūs klausieties, lai Dievs svētī. Tas bija tas vārds, kas man bija jāpasaka jums šodien. Lai Dievs svētī visu labu līdz nākamajai reizē. Atā.